Ja kāds grib atslēgt slēdzienu, viņš var YouTube apstīties, kā to izdarīt. Tas nav sarežģīti. Tur, ja es to varu, tad jebkurš to var. Viņi arī izmanto šos pašus sociālos tīklus un var apskatīt gan visas vērtīgās mantas, gan kur viņas atrodas. Es reiz uzliku pamatīgāku slēdzienu un tādu no vidus, ka nevar pārkniept. Esiet sveicināti podkāstā Droši vien nedroši. Drošība ir šī podkāsta galvenā tēma, un šodien mēs runāsim par drošību un būtiski pievērsīsimies tieši mājokļa drošībai un tādai tēmai kā mājokļa apzagšana un zādzības no mājokļiem. Un man ir studijas viesi šodien Tatjana Caune ar brīnišķīgo titulu Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja priekšniece. Un iluzionists Ceģus, Latvijas Republikas viens no galvenajiem iluzionistiem. Un, diemžēl, arī ir sanācis tā, ka tev šo te zādzību ir nācies izbaudīt arī uz saviem pleciem, kājām un vispārējo. Pastāst, kas tev gadījās tieši? Jau tas bija pirms vairāk gada, man garāža apzaga. Man garāžā stāvēja visi mani instrumenti, tā bija nevis garāža, man tā bija darbnīca. Es tur taisīju sev trikus un visu kaut ko tādu. Un tad, vienu rītu braucu uzkrāmēties, jo man vakarā bija pasākums, un tad es aizbraucu un skatos durvis atvērtas. Es domāju, es noteikti neatvēru, neatstāju viņas vaļā. Tajā piebraucu klāt, es sapratu, ka tur bijusi zādzība, un tad es iegāju, tur viss izvandīts, viss paņemts. Un, tā bija privāta māja vai? Nē, tas bija garāžas, tas tā kā komplekss, kur vairākas. Un es pēc tam skatījos, manējā vienīgā bija apzagta. Tev bija kāda bija kaut ko ļaunu nodarījis, kaut kādu neīsto triku parādījis. Viņi grib atkost. Nē, tur vienkārši man bija pavisam švaka slēdzieni, es tur baigi nekad nebiju mēģinājis neko tur. Drošība nekāda man tur nebija. Varēja redzēt, ka nebija nekāda profesionāli, bija uz sienas uzpūstas grafitī kaut kāds vēl, un viņi bija no manis arī paņēmuši tur kastes, un man bija stikli, pa kuriem staigāju tādā bļodā, to viņi arī izbēruši ārā, paņēmuši to bļodu, var redzēt, ka viņi salika viss manās lietās. Viņi nozag mani ar tām manām lietām, un tad aizbrauc, jā. Bet nepaņēma manas vērtīgās lielās ilūzijas, to viņi neko nepaņēma. Bet ko paņēma, kas tev aizgāja? Visi pārsti instrumenti, tur metināmais, es biju forši metināma nofits, metināmais uz skrūmašīnas, kaut kādas lampas man bija tur, visas parastās lietas. Viņi pat tur bija tādas, es toreiz biju forši sarakstījis visām lietām. Arī tur visādas tur plaķenes, tur lineāls, visu pilnīgi, ko vien varēja viņi paņemt. Bet, ar vārdu sakot, paņēma to, ko var realizēt, ātri realizēt, un tas, kas ir vajadzīgs, droši vien kaut kādas dažādas iluzionismu piedrūmes būtu grūti viņiem notirgot, un līdz ar to viņi atstāja. Bet tur bija tādas tiešām lielas lietas. Es pat nobrīnījos, ka viņi neņēma tādu lielu tā kā metāla konstrukciju. To taču mierīgi var nodot, un viņi diezgan smagi bija. Bet jo viņi to nepaņēma, ar šautriņu mērķi man paņēma. Man patīk tur metāt šautriņus, mērķis bija paņemts. Varbūt kādam arī patika. Jā, tas šautriņus. Tu pēc tam skaties kaut kur sludinājumos vai kaut kur, vai ir kaut kas parādījies. Kaut ko arī atguvi atpakaļ, vai kā tas viss beidzās? Nē, es neko neatguvu. Man ogrē apzaga. Un es izbraukāju Lombardus, kas tur ir vietējie, bet tur nebija nekas no manām lietām. Un kaut ko tajā dienā varu pastījos, bet tā es baigi nesakoju līdz visam, jo mūsdienās ir tik daudz lietas, un man ir tāds pats metināmies kā visiem citiem. Tur nav tā, ka tas kaut kas īpašs. Vai vasara un siltais laiks kaut kā ietekmē, tās zādzības ir biežāk, vairāk, vai zādzībām vispār nav tāda sezonalitāte? Ir vienmēr cilvēki zaguši un zags. Zādzības ir viens no raksturīgākajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsts pret īpašumu. Un, protams, zādzību riski atkarībā no sezonalitātes mainās. Bet tā, lai mēs teiktu, ka, piemēram, īpaši no mājokļiem palielinātos skaits zādzību izdarīto, šobrīd mēs to nenovērojam, bet tomēr veidi, kā tiek iekļūts, kas tiek nozagts, tur izmaiņas mēs redzam. Un, protams, tātad vasara ir saistīta tieši ar ceļojumu laiku,
kad cilvēki dodas vairāk projām, kad atstāja vaļā logus vai uz vēdināšanu vai pilnībā. Tāpat arī durvis daudz laika pavada ārā, piemēram, sētā, savukārt priekšdurvis paliek vaļā, kur var viegli iekļūt. Nu, tā tad ir tādas izmaiņas cilvēku uzvedībā sakarā ar silto laiku. Nu, attiecīgi mainās tās iespējas un arī tiek paveikti kaut kādi noziegumi. Bet, ja mēs atgriežamies pie kolēģa stāstītā piemēra, viņš jau ļoti daudz noraksturoja, un jūs jau arī principā to risinājumu jau izstāstījāt. Protams, kad, ja mēs pieņemam, ka zaglis ir racionāla būtne, tad principā arī pie tām ātrajām zādzībām, kas nav īpaši organizētas, tad, protams, zaglis izvēlās viegli realizējums lietas, izvēlās arī, ko var viegli aiznest, jo tieši, ko tu pieminēji, piemēram, lielā tā konstrukcija, visticamāk, viņam bija pa liela, lai viņu viegli varētu aiznest projām. Un arī šīs specifiskās lietas, kas tieši tev bija ļoti būtiskas un svarīgas tavai profesijai, visticamāk, zagļa acīs tam nebija vērtības, jo viņš to var realizēt tikai ļoti šauram personu lokam. Ja mēs salīdzinām savukārt ar instrumentiem, kas ir pieprasīti gandrīz katrā mājsaimniecībā, tad attiecīgi tā realizācija ir daudz vieglāka. Un zaglis, protams, pieņem šos lēmumus tādā veidā, bet ļoti labi, ka nenozaga tieši tās vērtīgās lietas, kas tev bija vajadzīgas. Jā. Un tad otrs stāsts ir, ko es arī sadzirdēju par to slēdzeni, ko tu teici, ka tev īpaši nebija piemērota tā specifiskā slēdzena nopietna vai ne, lai arī apgrūtinātu to iekļūšanu. Jo tas noziegums tāds bieži vien mums noziegums notiek sastājoties tādām 3 lietām kopā vienā laikā un vienā vietā. Un tad tas ir mērķtiecīgs motivēts noziedznieks, viegli pieejamas lietas un uzrauga trūkums. Un uzraugs šajā momentā ir video kameras, kāds apsargs, dežurants, adekvāts cilvēks vai kameras vai tehnoloģijas, kas attiecīgi spējīgs reaģēt uz kaut kādu likuma pārkāpumu. Tad, ja šīs lietas 3 sastājās kopā, tad visticamāk noziegums var notikt. Bet, to es gribēju pajautāt. Kopš man apzaga, es tagad uzliku lielāku slēdzeni, un es tur vairs neglabāju vērtīgas lietas, bet tāpat negribētos apzaugt. Es uzliku lielāku slēdzeni un uzlīmēju uzlīmīti. Šis tiek, kaut kā man nav tā signalizācija, bet es uzliku, ka tiek filmēts un tiek. Bet tikai uzlīmīt ir nekas cits. Tu visai Latvijai paziņoji, ka tev nav. Es tagad pārdevu to garāžu. Bet jā, viennozīmīgi tas, ka mēs uzstādām video novērošanas kameru un klāt uzliekam vēl zīmi. Bet tikai zīmīt arī jau ko dod. Protams, tas ir kaut kāds atturēšanas tāda ietekme, bet nevar noliegt to, ka arī, piemēram, tādi organizētāki noziedznieki arī veic novērošanu. Ja? Tātad viņi jau var saprast to, vai tur ir reāli, vai arī viņš skatās, vai tā ir butaforija vai reāla ierīce. Tātad tie apstākļi ir daudz un dažādi. Un vēl par to slēdzeni runājot, tas ir lielāka, bet viņai arī jābūt tādai spēcīgākai un izturīgākai. Un nereti garāžām vai tādiem šķūņiem izmanto pat 2 veida slēdzenes, gan piekaramo ar pamatīgiem tērauda metāla aizslēgiem, gan arī iekaļamās atslēgas, kas ir zirnekļa veida. Un to mums ir prakse arī pierādījusi attiecībā uz garažu masīviem, kur mēs redzam, ka ir kāda zādzību sērija notikusi, un kur ir garažas, kur zagļiem nav izdevies iekļūt, un tur ir šīs pamatīgās slēdzeņu sistēmas, un ir garāžas tātad vienā naktī, piemēram, vairākas, un kur ir izdevies iekļūt. Jā, tā kā tam ir ļoti būtiska nozīme, jo pēc būtības zaglim jau ļoti svarīgi ir ātri iekļūt, un ja mēs varam uzliekot šos drošības sistēmas slēdzenes tieši tā kā paildzināt to iekļūšanu, tam ir samērā liela nozīme. Jā. Bet šis ir tāds Edžas gadījumā, tas jūsuprāt bija tāds spontānais, vienkārši nāc skatījās, kur garāžu vieglāk iekļūsim un iekļuvām? Nē, man īsti tā negribētos piekrist, jo Edžas pieminēja arī to zīmi.
kas attiecīgi visticamāk iespējams pastāv varbūtība, ka viņa pirms tam jau tika atzīmēta, teiksim, tā garaža varbūt tika kaut kad novērots vai redzēts, varbūt tu darbojies tur garažā un nebijušas atvērtas durvis, bet gājuši garām kāda kompānija vai braukus garām kāda mašīna. Nu, teiksim, tur ir jāpasako līdzi, jāpaskatās, kāds bija tavs iepriekšējās gaitas, ka tur varēja kāds redzēt, kas tev tur iekšā vai saprast, ka tev tur ir instrumenti, bet tas ir viens būtisks tāds faktors, kad iespējams zādzība tiek gatavota, ja tiek pamanīts kaut kādas zīmējumi, atzīmes, kaut kādas... Nē, es jau pēc tam tik redzēju, ka iekšā man bija grafiti uz sienas uzpūsts. Jā, es domāju, tu runā kā ārā. Nē, iekšā. Viņi bija visi apzikuši un uzrakstījuši kaut kādu tur vārdu. Nu, te izskatās, jā, ka tur varētu būt, ka darbojās kādi jaunieši, jo arī, ja tu saki, ka ir nozas šautriņu, tad tas ir tāds, kas varētu. Nē, visiem patīk. Bet ko biežāk apzog tās ir privātmājas, dzīvokļi, garāžas, kas ir tas nosacītējošākais? Ja mēs runājam tieši par vasaras sezonu, tad vasarā ir velosipēdi, tie, kas ir tiešām paaugstinās velosipēdu zādzību, bet tās zādzības notiek un parasti nozog kādas dārglietas no mājām, no dzīvokļiem, naudas, maki, viegli aiznesams datori, planšetes, tādas lielos televizors īsti, tā kā mēs nenovērojam, kad vairs zaktu, bet kādreiz, protams, arī to zag. Pēc iespējas, ko vieglāk paņemt, kur nav baigā čakarēšanās ar nešanu, vešanu, ko ātri var aizmukt. Bet, protams, vasara jau ir tāds periods, kad cilvēki nes ārā arī un izmanto arī dažādus atpūtas piederumus un arī, piemēram, laivas vai laivu motori, arī tādas zādzības mēs fiksējam. Un te arī noteikti jāpadomā par to drošību, par to marķēšanu, par novērošanu. Teiksim, ir tādas lietas, pie kurām jāpiedomā arī sezonāli, teiksim. Vasarā arī jūs jau teicāt, tie logi biežāk ir vaļā, durvis viens aizslēgts, otrs neizslēgts. Kā tu, Edžu, vasarā cik brīvi dzīvo un uzmani vai it kā mazāk uzmani savu īpašumu? Es diezgan brīvi dzīvoju. Man ir kā apzaga, bet es teicu uzlīmēt, bet tas arī viss. Man bija, protams, pirmajā brīdī man bija labi, domāju, jāapņem signalizācija, kameras jāliek. Bet ar laiku tas pazūd, un tad atkal tev kādu laiku nav apzagts, un tad tu atkal sāc brīvāk dzīvot un uzticēties cilvēkiem. Bet ir, ja mēs skatāmies dzīvoklis vai māja, tur vasarā tās durvis logi, tu atstāji vaļā vai visu, ejot prom, viss tiek aizslēgts, noslēgts un tā. Negribās publiski teikt, es bieži vien atstāju visu kaut ko vaļā. Jo mums tagad tā, ka man ir dzīvoklis, un tad mums tāda vasaras māja, kur mēs visu laiku braukājam. Un tad mēs starp tiem visu laiku. Un tajā vasaras mājā, protams, siltumnīca ir vaļā, tur ir instrumenti, šķūnītes. Nestāsti. Tur viss nav aizslēgts. Vienam tavam draugam tā ir. Jā. Bet mēs šo piemēru varbūt arī varam tieši aktualizēt tās drošības kaut kādas pasākums, kas būtu jāievēro. Bet tas ir ļoti pareizi, ko jūs sakat. Ja mēs ikdienā tā kā ir kaut kādi brīži, kad mēs mobilizējamies, ja mums kaut kas notiek, un pēc kaut kāda laika mēs ieejam ikdienas režīmā, ikdienas ritmā, un mēs tā kā paļaujamies, ka tie 3 apstākļi vienā brīdī, vai varbūt pat par to nedomājam, bet tādā mierīgā režīmiņā. Un, man liekas, es arī gatavojoties intervijai, mēs arī mājās strādājam ārā pagalmā, un vārti ir vaļā, un pie mājas ieejas durvīm, kas ir priekšā, stāv krēsls, uz krēsla stāv telefons. Protams, kad šobrīd visu pārskatot, es aizgāju un aiztaisīju tos vārtus ciet, jo es nevaru garantēt, ka neies šis motivētais noziedznieks garām. Ja? Tas, ka viņš nav gājis līdz šim, man ir paveicies principā, bet tas ir tas, par ko mums tā kā jādomā, un arī paldies, ka uzaicinājāt attiecīgi uz šo raidījumu, jo tas ir tas brīdis, kad mēs varam aktualizēt atkal, kad mēs varam aizdomāties katrs no mums, ko mēs varam darīt, lai ar mums nekas slikts nenotiktu, un lai mēs varētu pasargāt to savu īpašumu. Bet ir tā, ka, pieņemsim, tas, ko jūs minējāt, ka
teiksim, pagalmā tur kaut kāda dzīvība notiek, un savukārt mājas priekšpusē, kas pieņems ir uz ielu, nu, tur vārtiņi vaļā, nezinu, ieejas durvis nav aizslēgts, jo it kā viss ir mājā, viss notiek, bet tiešām zagļi tā, ka iet iekšā un iet tajā priekšnamā un nozog kaut ko, kas tur ir par rokai? Vai? Jā, diemžēl ir šie gadījumi, un šīs zādzības prasa principā ļoti, ļoti īsu laiku. Viņi arī izmanto arī dzīvokļos, ne tikai mājās, vienkārši ejot uz sajūtām, baudot durvis, vienkārši paraustot, kuras ir vaļā, un tas ir moments viens, kad viņš iekļūst mājā un no priekštelpas viss tiek, ko var paņemt, paņem. Un saimnieks var būt turpat blakus istabā, vai otrajā stāvā, vai mājas sētā. Tā kā tās lietas notiek, un tas, kas ir ātri un viegli pieejams, tad tur pastāv risks, kad to var arī nozagt. Vai tās zagļu metodas kaut kā gadu laikā mainās un ir mainījušās? Vai ir, nezinu, pirms 100 gadiem ir zaguši tā arī? Vēl joprojām mēs redzam, ka lielākoties tiek izmantotas samērā vienkāršas iekļūšanas metodas, piemēram, vai zādzību veidi, ja? Tie paši, kā es saku, izmantojot, atspiežot logus, uzlaužot viegli uzlaužamas durvis. Teiksim, ātras iekļūšanas veids vēl joprojām tiek izmantots zādzībās. Bet, protams, ir tādi organizētāki noziedznieki, jā, un runājot par organizēto noziedzību, kur jau tiek rūpīgi noziegumam sagatavošanās darbi veikti, tāpat arī novērošana. Tā kā ir lielākoties tomēr ties pašas vecās metodas, un zaglis arī bieži vien nespēja tik ātri pārstrukturēties un mainīt savus iekļūšanas veidus. Tā kā tās bet kaut kādas mūsdienu tehnoloģijas, tur mākslīgais intelekts vai šifrēšana, kodēšana, signālu slāpēšana, tas jau viss arī nāk tīpaši, man liekas, kā mašīnu zādzību gadījumā. Jā, tas vairāk attiecās tieši uz organizēto noziedzību, un tur jau tie pasākumi un metodas tiek izmantotas samērā nopietnas, bet, teiksim, kā iespēja pasargāt arī sevi arī šajā sfērā, arī var izmantot tieši jaunās tehnoloģijas un izsekošanas sistēmas un video novērošanas kameras arī ar mākslīgo intelektu, kur tev nosaka un nāk paziņojumi tikai, kur ir cilvēks redzams, ja nevis kaķis un suns. Tā kā varētu teikt, ka gan noziedzīgā pasaulē, gan aizsargājoties no noziegumiem, tās tehnoloģijas ienāk un inovitātes, bet, protams, tam ir jāsako līdz, un lai mēs varētu arī kaut ko novērst, tur ir arī jāizglītojās un jāsaprot, kā tas viss darbojās, bet, labi ir arī, ka dažādi uzņēmumi ir, kas palīdz šajā aizsardzības sistēmas nostiprināšanā un pakalpojumu sniegšanā, tā kā ko arī var izmantot. Un noteikti, ka tas ir arī jādara, ja šie priekšmeti, kas mums piedara, ir samērā dārgi un vērtīgi. Vai, Eģi, tu zini arī, un varbūt esi arī kaut kādas šīs te nosacītas zagļu metodas, taktikas, kaut ko atslēgt, izlausties savos priekšnesumos izmantojis? Es esmu, tāpēc arī man tā drošība nekad nelikās svarīga, jo, ja kāds grib atslēgt slēdzienu, viņš var YouTube apstīties, kā to izdarīt. Tas nav sarežģīti. Ja es to varu, tad jebkurš to var. Un tāpēc es vienmēr tur baigi neuztraucos par to, bet reka cilvēki tomēr ir. Ja ir vieglāk slēdzienu, tad atslēgs vieglāko. Jo, tu vari, ir metode, kā atslēgt slēdzienu. Vienkārši ar diviem kociņiem, diviem muķiņiem. Tā kā filmās rāda, ja? Jā, es ar tāds video taisījis, kā logu atvērt no ārpuses, kad viņš ir ciet, kad ir uz to maliņu. Kā atslēgt slēdzienu, jo tās tādas lietas, kas, man liekas, ka jebkurš to var redzēt, un, ja vēlas atrast internetā, to mierīgi var atrast, tāpēc es nekad nebiju uztraucies līdz man apzīgi. Arī man kaut likās, ka mūsdienās, es nezinu, varbūt jūs varat to pateikt, nav tā, ka mazāk paliek tie zagļi. Man liekas, ka mūsdienās visi tādi normāli cilvēki, 90 asociējās tādiem, bet tagad mūsdienās nav tā, ka tas tā retāk notiek. Varbūt tas, teiksim,
man gribētu tos domāt, un arī statistika rāda, ka tomēr mazliet samazinās tās zādzības tieši, bet mēs redzam, turpretīm palielinās krāpšanas. Tā noziedzīgā pasaule tomēr pastāv. Tas, kad varbūt kādā brīdī notiek kaut kas viena veida noziegums un varbūt vai atkal specializējās uz cita veida, tomēr mēs nevarētu teikt, kad tomēr mēģina viegli iegūt kaut kādus labumus, cilvēkiem atsevišķiem ir tāda vēlme. Labi, bet Edži, pieņemsim, tu jau teici, nevis tu, bet tavs draugs atstāja tur durvis vaļā, tur lodziņas vaļā uz veidināšanu un tā. Tagad tavs draugs tam vairāk pievērš uzmanību, vai ne? Kādi vēl ir tie mīti, ko cilvēki, teiksim, neaizdomājas, kas varētu notikt, bet ko zagļi izmanto, vai arī kāds ir tas zagļu domu gājiens, kur tas cilvēks parastais varbūt vispār nesaprot, ka zaglis domā tieši tā un kā viņš grib iekļūt tajā mājoklī un cik viegli tas viņam padod. Viennozīmīgi jau, teiksim, paša objekta pieejamība, tātad, jo vienkāršāk, ja viņš brīvi stāv nepieskatīts, tad zaglim to ir viegli izdarīt, nozagt un nav nekāda uzraudzība, tad visticamāk, ka tā zādzība varētu notikt. Protams, vēl jāatzīmē ir atsevišķi notikumi, kas arī notiek, kad paši apstākļi paši par sevi var izraisīt noziegumu notikšanu. Piemēram, ko mēs novērojam attiecībā uz bankas kartēm vai nauda, kas tiek atstāta kaut kur vai aizmirsta veikalā pie kases, piemēram, un nākamais, kas stāv, tad viņš tā kā piesavinās to maku, ja? Tad tas ir, ja tas cilvēks nebūtu aizmirsis savu maku, visticamāk tas, kas stāvēja aiz muguras, viņš viņu arī nepiesavinātos, ja? Bet ir tādi atsevišķi gadījumi, kur paši apstākļi rada noziegumu, ja? Nereti tie cilvēki arī attopās un nes šīs mantas atpakaļ, bet šeit tad mēs redzam, ka tomēr tādas nozaudētas mantas vai viegli pieejamas mantas, kur pēkšņi rodās tā doma, kad tas noziegums tiek pastrādāts, varbūt iepriekš neplānojot un arī bez tādas iepriekšējas motivācijas. Atrast nav zakts ir tāds. Jā, ir tāds teiciens, atrast nav zakts, bet viennozīmīgi man ir jāatgādina, ka tā ir tā piesavināšanās, ko tu zinot, kad pieder kādam citam. Lietas īstajos vārdos. Jā, tāpat tas ir noziedzīgs nodarījums, kas tiek pastrādāts. Jā, jo ir civil likums un noteikta kārtība, kā tu vari atrastu mantu, padarīt par savu īpašumu. Un tas ir pavisam legāls veids, tev ir jāpiesaka, ka tu esi atradis, paiet noteikts termiņš. Ja policijai jāpiesaka? Jā, un ja termiņam paejot nav pieteicies īpašnieks, tad tev ir tiesības uz šo mantu. Tātad tas ir tāds pavisam legāls un likumīgs veids. Tā dara cilvēki, ja? Piesakās? Piesaka, jā, arī atrastas mantas piesaka, tā nav tā, ka tas tā nenotiek. Varbūt izmantojot iespēju, man tieši arī gribētos vērst uzmanību par dokumentiem un bankas kartēm, kur arī tomēr mēs dažreiz redzam, ka ir publisko šīs kartes un dokumentus, bet tos droši var nest uz policiju un attiecīgi policija nodos īpašniekam. Jums ir vieglāk sakontaktēt to īpašnieku un atrast galvenā to īpašnieku. Jā. Jo ieliekot Facebookā citreiz tikai, bet dažreiz mēs redzam arī, kad meklējot mantas tīklos sociālajos arī atrod īpašnieki savas pazaudētās mantas, tas arī ir pozitīvi, protams. Edži, vai tavs draugs kādreiz ir atstājis arī atslēdziņas zem kājaslauķīšu vai kaut kur uz augšējās stenders? Protams, ir. Tāda ir vieglāk, nav jānās atslēgt līdz. Es domāju, ka tā vairs nenotiek. Bet kā ir, cik cilvēki ir neapdomīgi? Jā, šie ir tie stāsti, par ko mēs iepriekš runājam. Tas ir viens no veidiem, ko nekādā gadījumā nevajadzētu pielietot, jo arī zagļi zina, ka cilvēki tā dara. Bet reāli mūsdienās vēl aizvien tas ir apmēram kaut kāda trešdaļa nozieguma ir tā, ka principā ir brīva piekļūšana? Jā, apmēram tā varētu būt, kad vai nu tas ir neaizslēgtas durvis, vai atvērti logi, vai mantas ir bez uzraudzības, sētā brīvi piekļūstot, tā kā noteikti tas ir tas, ko vajadzētu pamainīt savā ikdienas gaitā, tā kā bišķiņ pieskatīt, neatstāt ne logus vaļā, ne durvis, neatstāt noteikti atslēgas.
nestāstīt visiem apkārt par saviem labumiem, kas mājās. Es par šo gribēju pajautāt. Mūsdienas visi filmē video. Jebkurš filmē, un viņi tur filmē ko es daru, kas man ir, ko es tikko nopirku. Nav tā, ka no tiem video arī, tomēr, jebkuram var ieiet, pastīties, reku, tur stāv tas, tur. Tieši tā, kā jūs arī sakat, tā jau nav tikai ilūzija, ka tas tā notiek vai ka tas varētu būt risks, jo arī zagļi, kas ir tādi mērķtiecīgi un organizēti, viņi veic to izlūkošanu arī attiecībā uz potenciālo ieguvumu, un viņi arī izmanto šos pašus sociālos tīklus un var apskatīt gan visas vērtīgās mantas, gan kur viņas atrodas, lai tu vari ātri orientēties vidē, ātri paņemt to, ko tev vajag, un ja tev ir pat bilde, kur tas viss stāv, tad tas ļoti atvieglo visu to procesu. Un tad viņš aiziet uz novērot tos mājas vai dzīvokļu īpašniekus, kādu viņiem dienas kārtība, kad iet prom. Tas viennozīmīgi arī ir tas, kas ir tas riska apstākļus un kas būtu jāņem vērā. Arī pieskatot savu apkārtni, pievērst uzmanību kaut kādiem svešiem cilvēkiem, mašīnām, un attiecīgi, ja novēro kaut ko aizdomīgu, droši kā riska informāciju var ziņot arī policijai, un arī apmainīties ar informāciju ar kaimiņiem. Tas ir vēl viens arī tāds, ko es gribētu arī aktualizēt. Piemēram, daudz dzīvokļu mājās, tā vide nav pati labvēlīgākā, lai tur nekas nenotiktu. Bieži vien daudz viens otru nepazīst, arī nav ieinteresēti iepazīt, bet šobrīd mēs arī ļoti redzam, ka ir aktualizējies jautājums apkaimēs par apkaimju biedrību izveidošanu un iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju tādas tiek veidotas un uzturētas, un tas ir ļoti pozitīvi, jo tas ietekmē arī drošību. Un viens ļoti tāds pozitīvs piemērs bija vienai daudzdzīvokļu mājai Rīgai ir izveidota čata grupiņa, un viens no kaimiņiem, ejot mājās no darba, pamanīja, ka ar savilcēju durvju aizvēršanas stiprināšanas tā sistēma augšā ir savilkta. Tā kā speciāli, tā kā nenofiksējās durvis, kad viņas aizverās ciet. Lai var tikt iekšā. Jā, un, protams, uzreiz ziņa WhatsAppā tiek nosūtīta kaimiņiem, vai kāds to ir izdarījis ar kaut kādu mērķi, varbūt labo vai līmē, vai nezinu ko, ja. Protams, uzreiz visi kaimiņi norēģēja, ka neviens to nav darījis, uzreiz tiek noorganizēta tur noņemšana un pastiprināta vēro kaimiņi vai nenāk kādi svešinieki. Un tas ir tas, kā nostrādā tiešām tā komunikācija savā starpā un tā komunikācijas uzturēšana un arī novērš noziedzīgus nodarījumus. Tātad ar kaimiņiem jādraudzējas un jārunājas, lai justos drošāk. Jā, bet, protams, arī jāizvērtē kaimiņu uzticamība. Jā. Arī fakts. Kas notiek ar tām lietām? Labi, zagri tur nozog to zāģi, tur vēl kaut kādas metināmos aprātus, visu kaut ko. Kur tas tiek realizēts? Viņiem ir kaut kādi uzpircēji, tie paši pieminētie lombardi, vai kur tās preces nonāk? Protams, es vēl tikai gribēju ātri iekomentēt par tām identifikācijas zīmēm. Teiksim, cik ļoti svarīgi ir tām savām iekārtām, izveidot pašam kādas atpazīšanas zīmes, ieskrāpēt, uzkrāsot ar kaut ko nenoņemamu, to, ko nevar viegli likvidēt, vai tie paši numuru fiksācija, tad tas ir tas, kas gan palīdz pašam iespējams kaut kur atpazīt un identificēt, un arī policijai palīdz identificēt. Piemēram, arī attiecībā uz lombardiem, arī lombardiem ir tīkli Latvijā, un, teiksim, ja tuvākajos lombardos tas priekšmets neatrodas, varbūt viņš atrodas citā pilsētā. Līdz ar to, ja ir šie numuri, dokumenti, kas apstiprina, teiksim, to īpašnieku piederību, tad attiecīgi mēs arī izmantojam to informāciju un varam izmantot, lai visos lombardos, teiksim, identificētu, vai šāds priekšmets neparādās. Ja? Tā kā tas noteikti arī būtu, kas jādara, kas jāsaglabā, teiksim, tie visi dokumenti un numuri, vai jāizveido individuālās tādas atpazīšanas zīmes, ja vēl ir fotogrāfijas, tad arī ļoti vērtīgi tas ir. Un, protams, teiksim, nenoliedzami, kad ir arī zaktu mantu kādi uzpircēji, kur realizē tātad noziedznieki šīs mantas, vai arī tie paši lombardi. Bet, protams, policija arī šajā virzienā strādā
Un zaktu mantu uzpirkšana arī ir noziedzīgs nodarījums. Tā kā līdz ar to tas nav tāds drošs pelnīšanas veids, bet, jebkurā gadījumā mēs nevaram noliegt, ka tas tā notiek. Jā. Bet, tajā pašā Lombardā, teiksim, tur, baigi jau nav jāpierāda, es tur to iegādājos tajā un tajā gadā, neviens jau to nepārbaudīs. Tas Lombarda īpašnieks jau nepārbaudīs, vai tik tiešām viss ir tur pareizi. Jā, uz atsevišķiem priekšmetiem tad visticamāk, ka tā arī ir un tā tas notiek, bet jebkurā gadījumā viņiem ir diezgan stingra reģistrācijas un uzskaits kārtība, lai pieņemtu, viņi fiksē personas, no kurām viņi pieņem attiecīgi. Mēs pārbaudot šo informāciju, un ja ir tā identificējumā lieta, pēc kuras var atpazīt, Lombardam ir pienākums, un viņi noteikti sadarbojas arī ar policiju un izsniedz visu šo informāciju un arī šos priekšmetus, ja viņi atrodas pie viņiem. Labi, bet tad ejam nedaudz citu virzienu, lai zagļiem apgrūtinātu visu to viņu darbiņu. Kā tad būtu, labi, mēs zinām, vajag tur kārtīgs slēdzens, tā ir viena lieta, bet tīri tāda kaut kāda lietu glabāšana mājokļos, kur ko glabāt, kur ko neglabāt, vai piņas meģu kaut kādas atslēgas vai naudas maku tu glabā kaut kur. Tu ienāc pie durvīm, turpat noģērbies, nomet un viss turpat stāv, vai tu kaut kur dziļi nes tālāk mājas otrā galā? Seifu uzreiz. Seifā. Vai kā tavs draugs dara? Un draugs vajag neapdomīgs, jā. Vajadzēs viņam pastāstīt. Nē, es dzīvoju kā droši vien lieka tādi cilvēki, kad ienāk kaut kur noliek un droši vien, ka tur stāv vaļā un cer, ka neviens neapsaks. Bet kas būtu jūsu ieteikumi, kur ko glabāt un kur ko neglabāt? Mēs novērojam to, ka cilvēki visbiežāk glabā tādas dārglietas un kaut kādas tādas vērtības guļamistabā. Bet nereti ir, kur arī visbiežāk apzog, bet nereti ir tā, ka paši cilvēki uzturās samērā tālu no tās vietas. Un, attiecīgi, tādi organizēti noziedznieki izmanto šo momentu pēc novērošanas, kad viņi iekļūst tajās telpās, arī otrajos stāvos. Tā kā guļamistabā. Viņi zina, ka vērtīgās mantas būs guļamistabā. Bieži vien tā diemžēl sakrīt un sanāk, kad, un arī tajās telpās biežāk neuzturās cilvēks. Tā kā par to noteikti būtu jāpadomā, bet, lai nodrošinātos pret šīm ātrajām zādzībām, noteikti labs risinājums ir seifs, kurš ir piestiprināts stabili pie grīdas vai pie sienas. Attiecīgi tādā veidā tad var samērā labi pasargāt šīs vērtlietas, dārglietas. Protams, arī lielas skaidrs naudas turēšana mājās zem spilvena vai skapī arī ir samērā liels risks. Ja mēs kādreiz ieteicām arī iespējams glabāt drīzāk bezskaidrs naudas veidā, bet šobrīd mēs redzam arī, ka krāpšanas ir samērā liels risks. Tā kā iedzīvotājiem nopietni jāpadomā par to drošību, varbūt tiešām arī tie seifi. Un noteikti, ja tas ir priekštelpa, tad būtu ļoti, ļoti jādomā par durvju slēgšanu ciet. Bet priekšstāvā droši vien, ka arī nevajadzētu atstāt tur maku, nomest to kaut kur tālu uz virtuvi. Un vislabāk tur, kur mēs visvairāk dienas vai vakara gaitā uzturamies, tad tā varētu būt viesistaba vai virtuve, kā jūs pieminējāt. Bet kad zagļi biežāk siro, ir uzskats, ka naktīs? Vai tiešām tā ir? Diemžēl arī vakaros ir, vai pēc, tajā laikā pēc darba laika, arī tiesas laika posms, kad parādās šīs zādzības. Tad cilvēki ir mājās? Visticamāk, kad viņi vēl arī var būt veikalos vai arī mājās, bet kamēr ir šī ātrā kustība un visādas, kamēr iestājās miers, bet, varbūt arī pieminot tādus par garažām, kas man ienāca prātā. Man naktī apzag. Es biju iepriekšējā vakarā tur un nākamajā rītā bija pa nakti man apzag. Tas ir tāds raksturīgs veids. Un laiks, jo tumsa tas ir ļoti labs aizsags, ko arī izmanto zagļi. Un tāpēc ļoti svarīgi ir, kā aizsarga mehānisms pret tumsu ir atkal savukārt
apgaismojuma ierīkošana, arī uz sensoriem, uz kustību un arī iespējams signalizācijas ierīkošana, kas rada skaļu troksni. Tas viss rada zaglim stresu un liek ātrāk kustēties un iespējams varbūt pamest vietu, ja viņš nevar ātri iekļūt. Un kas būtu jādara tajā brīdī, ja ir tātad šis fakts konstatēts, ka ir zādzība notikusi? Ko tu darītu? Zvanīji policijai, izsauc policiju vai kā tu rīkojies tajā brīdī? Man liekas, ka nākamajā dienā zvanīju policijai, jo man bija jāsteidzas uz pasākumu. Tad nākamajās pazvanīju. Tad atbrauc, kur 4 policijas mašīnas atbrauc, es domāju, priekš kam. Jā, tad es parasti zvanīju policijai, tad es gaidīju, un tad atbrauc viņi, tad atbrauc izmeklētāji ar cimdiņiem, viņas un pieredzīsnību. Jā, tā kā CSI viņi ienāk, tur visu pārbaudas, apčē. Tad viņi paprasīja visu pilno aprakstu, kas tika nozagts. Un tad tas arī bija viss. Tad viņi teica, ka pados ziņu. Un, laikam man bija vēl kaut kāds iecirkņi jāizziet. Vai arī tas bija kaut citu. Jā, bet tā arī tas beidzās. Tad tur arī viss beidzās. Ko cilvēkiem vajadzētu darīt šajā brīdī, kad viņi konstatē, ka ir kaut kas nozagts, zādzība notikusi? Ko vajag un ko nevajag darīt? Noteikti nevajadzētu neko tīrīt, pārvietot, uzkopt, sakopt. Sakopt. To noteikti nevajadzētu darīt, jo attiecīgi, bieži vien tie pierādījumi ir ne tikai tajā iekštelpā, bet arī ārpusē, kaut vai sākot ar rokturi, vai, ja tas ir pa logu, tad logu rāmji, bet dažreiz cilvēkam jau gribas ļoti ātri atbrīvoties no tām sajūtām, ka te ir bijis kāds svešinieks, un to viņš var mēģināt visu satīrīt vai sakopt. To īsti noteikti nevajadzētu darīt. Protams, ja ir kaut kādas video kameras, noteikti jāsaglabā vai jāizgūst video ieraksti. Ja ir piemēram, ja tie ir mobīlie telefoni vai kāds objekts, kuram ir izsakošanas ierīce klāt, tad visnotaļ uzreiz vajadzētu ziņot policijai, neko negaidīt, lai attiecīgi, jo mazāks posms ir pagājis kopš zādzības, jo lielāka varbūtība, ka viņu var atgūt. Tā kā arī tam laikam ir būtiska nozīme. Bet šīs viss izsakošanas ierīces, spoguļu marķēšanas un citu lietu marķēšanas, tas nav kaut kāds tirgotāju mārketinga triks, ka pērciet, marķējiet, izsakosim, viss tiks kontrolēts, zagļi nekad jūs neapzags un tā tālāk. Man gribas teikt, ka arī tā marķēšana ir tas viens no veidiem, kas var atturēt zagli zagt tieši to priekšmetu, kurš ir marķēts. Jo viņam būs daudz grūtāk viņu realizēt, un viņam arī krītās vērtība uzreiz. Tātad līdz ar to arī tas risks samazinās. Un arī, protams, kas vēl tāds aktuāls, ka mēs bieži arī tieši to, ko tu pieminēji par tām zīmēm, brīdinājumu zīmēm, arī izlikšana, tad skaidri arī parādīt un uzreiz jau dot signālu, kad man ir šis, ka tas ir liels risks tev kā noziedzniekam veikt šo zādzību. Zīme, kad pieņemsim ir video novērošana. Vai, piemēram, arī skaidri parādīt, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu namiem, arī, kas ļoti svarīgi, tie noteikt kaut kādas robežas, ja tas ir iespējams, tam arī ir būtiska nozīme, kur mēs varam vai ar apstādinājumiem, vai ar žogiem kaut kādiem noteikt to teritoriju, kur mēs varam kontrolēt, kas tur ienāk. Mēs tādā veidā veidojot tādu drošu vidi, kontrolējamāku. Jo, ja mums ir viss vienā tādā laidā, mēs nevaram izkontrolēt, vai tas ir mūsu mājas iedzīvotājs, vai tas ir ienācis kāds svešinieks. Tad arī veidojot vidi, būtu jāpadomā par to, kā mēs varam norobežot to un arī uzlikt kaut kādu privātu īpašums, vai kopīpašums, vai te mājas numuru 20 īpašums. Tādā veidā, lai mēs varam sākt lēnām to teritoriju apgūt, izzināt, saprast, kas te ienāk, kas neienāk, kas iziet. Enču, vai pēc tā gadījuma, kad tev apzaga, vai tu esi kaut ko būtiski mainījis savā ikdienas gaitās, lai tas vairāk nenotiktu? Jā, es uzreiz uzliku pamatīgāk slēdzienu un tādu vidus, ka nevar pārkniept, bet tagad arī savām jaunajām visām lietām tagad es nopērku, jo es gribu, lai
teiksim, ja salīdzina blakus, teiksim, kaimiņu vai man, teiksim, ka man ir grūtāk, un tad viņš varbūt izvēlēsies pie viņiem. Nu, es negribu to kaimiņu, bet tas, ka es tagad piedomāju drusku vairāk. Jo arī es nopirku, teiksim, šķūnīti, ko tagad pārdod mūsdienās tie lētie šķūnīši. Viņam var roku izsist cauri, vienalga kādas slēdzenes uzlikus, tur tas jebkurš var. Un visos šķūnīšos stāv kaut kas, normāls lietas. Bet, es tagad drusku uzmanīgāks esmu. Tieši, piedomāju par to, lai man būtu bišķi sarežģītāk. Nevis tas visvieglākais, bet lai bišķi grūtāk. Reiz uzliek to uzlīmīti, ka filmē kaut vai nefilmē, bet bišķi baidās. Bet, nav nekas. Es noteikti neiezīmēju savas lietas. Es domāju, kādā vērtībā man būtu jāliek, teiksim. Savas krūmašīnu neiezīmēšu, viņi maksā 100 eiro. Var ieskrāvēt savus iniciāļus vienkārši. Tik daudz. Kaut ko tādu, ko nevar viegli izmainīt. Ja, piemēram, krāsu tur var viegli pārkrāsot, bet ja tādi kaut kādi individuāli skrāpējumi un ja es nofotografēju, tad tas var noderēt. Katrai tādai lietai tur tā darīts. Neviens jau tā nedrīz. Ja tam ir laiks, brīva vaļa. Kas būtu vēl noslēgumā tādi, no jums tādi ieteikumi, ko ik viens cilvēks var izdarīt, un piedomāt, pie kā piedomāt, lai novērstu to, ka zaglis nevis iet iekšā, bet iet garām jūsu īpašumam? Te noteikti jāpiemina par to, ka tie nodarījumi veidi un veidi, kā mēs varam pasargāt to īpašumu savu un būt uzmanīgi, ir ļoti daudz un dažādi. Un tad, principā, mans ieteikums būtu vispār izvērtēt to, kas man ir, kādā stāvoklī ir, cik droši es esmu vai manas lietas un mantas. Teiksim, sākt ar to izvērtējumu, lai tu vispār saprastu, ko tu vari uzlabot. Tad, bez tāda izvērtējuma tu īsti vari kaut ko uzstādīt, kas nav galīgi piemērots tavai situācijai vai tavām mantām. Bet varbūt tas ir arī mans tāds ieteikums. Valsts policijai ir arī tāda mājaslapa www.manadrošība.lv, un tur ir dažādi ieteikumi par dažādām tēmām un rekomendācijas, un arī tā pati vērtēšana par īpašumu drošību, kur var jebkurš ieiet un iziet, atrast sev nepieciešamo materiālu, aizpildīt arī tādu testiņu, lai novērtētu savu to īpašumu drošību un attiecīgi saprast, ko es varu uzlabot vai ko varu mainīt. Tā kā tās rekomendācijas un ieteikumi visnotaļ ir ļoti, ļoti daudz, un katram viņi var būt savādāki un individuāli. Vēlreiz kāda bija mājaslapas adrese? www.manadrošība.lv. Manadrošība.lv. Jā, man pat ir bukletiņš līdz, ko es jums noteikti atstāšu. Brīnišķīgi. Tātad, lūk, www.manadrošība.lv. Tur ejiet apskatieties, novērtējiet savu drošību. Droši apmeklējiet arī Baltā drošības akadēmiju. Tur arī varēsiet uzzināt daudz dažādas lietas, ko jūs varētu uzlabot savā ikdienā. Un skatieties visas mūsu podkāstu epizodes tv3.lv, arī Spotify un YouTube kanālos. Paldies un tiekamies nākamreiz. Visu labu! Paldies!